Pēc pilsētas volejbola komandas spīdošas uzvaras Latvijas čempionāta pusceturdaļas finālā ar Jēkabpils Lūši par pretiniekiem pusfinālā Daugavpils Universitātei kļuva cienījams klubs RTU Robežsardze. Pretinieks nav pats veiksmīgākais, tomēr ir vērts cīnīties arī ar viņu, par ko liecina vietējo spēlētāju izbraukumi. Mūsu komanda bija vadībā ar skaitu 2-0, bet tad piekāpās laukuma īpašniekiem. Mājas spēle, kura tika aizvadīta 27. martā, pavisam nevedās. Šoreiz Daugavpils Universitātes volejbolisti praktiski neizrādīja nekādu pretestību, piekāpjoties ar rezultātu 0-3. Pusfināla spēles ilgst līdz 3 uzvarām, proti RTU Robežsardze atrodas soli no tā, lai tiktu Latvijas čempionāta nākamajā noslēdzošajā kārtā. Arī daugavpiliešiem vēl ir iespēja, lai arī tīri teorētiski iegūt ceļazīmi uz finālu. Nākamā tikšanās notiks 7. aprīlī Rīgā. Zaudējuma gadījumā mūsu komanda tiek tā saucamajā mazajā finālā, kur cīnīsies Latvijas čempionātā par bronzas medaļām. Ja Daugavpils Universitātei izdosies gūt pārākumu, sērija turpināsies līdz brīdim, kamēr vienai no komandām nebūs iegūtas 3 uzvaras. Kas attiecas uz otro pusfināla pāri, pagaidām tur vēl tas nav tik viennozīmīgi. Pēc 2 novadītām spēlēm pa vienai uzvarai ir Polijurs, Ozolnieki un Biolārs Jelgava.